Latvijas banka burtiski vakardien nāca klajā ar ziņu, ka iesaka cilvēkiem turēt aptuveni nedēļas vajadzībām mājās skaidrās naudas ietaupījumus. Man šī ziņa izsauc tāds maigi izskoties duāls sajūts, un mans galvenais novēlējums ir tāds: mīļie cilvēki, kuri ir varā, Latvijas bankā, valdībā, finanšu ministrijā, saprotiet vienu lietu. Beidziet regulēt lietas, kuras nav jāregulē. Un tad arī pēc šādām krīzēm, kā patās Latvijā bijusī vētra, nebūs jānāk klajā ar kaut kādiem komiskiem priekšlikumiem. Ir jāsaprot, ka cilvēki paši vislabāk saprot, kādā veidā viņiem turēt naudu vai citas lietas. Kāds padoms vienmēr nodara, bet nevis priekšraksts. Mēs ilgu laiku Latvijā dzīvojam noskaņojumā, kur principā cilvēki tiek kaunināti, ja viņiem ir skaidra nauda. Šobrīd Latvijas banka ir pamodusies un saka, nē, nedēļas apjomā skaidra nauda turiet. Mans ierosinājums ir: beidziet jaukties cilvēku privātajā dzīvē. Cilvēki ar savām lietām tiks galā daudz labāk nekā jūs.